Es ļauju būt sev redzamai. Apsēdies ērtā pozā, vietā, kur tevi neiztraucēs, un aizver acis. Un uzdod sev jautājumu, vai es gribu būt redzama? Un, ja atbilde ir jā, tad ļauj sev droši atvērties šim procesam. Ja vienlaikus šis jautājums nedaudz notrigerēja kādu mazu bailīti, pieņem to un zini, ka tas ir vienkārši tavs prāts, kas mēģina tevi paturēt drošībā. Un zini, ka tu esi drošībā, ejot šajā pašhipnozē, tu vēlies būt redzamāka, tu vēlies piepildīt savus sapņus, un redzamība ir daļa no tā. Un tāpēc klausies bez aizspriedumiem manos vārdos, ļauj tiem nosēsties tavā zemapziņā. Un tagad lēni ieelpo un izelpo, vērojot savu elpu, vienkārši veic šīs te ieelpas un izelpas, zinot, ka ar katru izelpu stresi, saspringumi, bažas, rūpes atstāja tavu ķermeni. Un tavi pleci atbrīvojas, tava mugura atslāpst, tavs ķermenis atslāpst, rokas kājas atslāpst, atslābini savu kaklu, atslābini savu pakausi, atslābini savu pieri un atslābini savas acis un atslābini savus vaigus un žokli. Tu esi atslābusi, tavs ķermenis ir kļuvis smags un tu vari droši doties šajā meditācijā. Un tu ieraugi savā priekšā 5 pakāpienus. Un ar katru soli, ko tu spēr uz šī pakāpiena, tu ieej tuvāk, dziļāk savā būtībā. 5., 4., tu jūti, kā tu ej sev tuvāk. 3., 2., pasaule ir kaut kur tālu aiz muguras. 1. pakāpiens, un tu nonāc savā sirds telpā, savā sirds templī. Gaišā, siltā, plašā vietā, kur tu redzi, kā tad tur izskatās. Paskaties, vai tur ir kādas mēbeles, vai kas notiek, kā ir izkārtota, kā izskatās tavs sirds templis. Un gaiss ir patīkami silts. Tu ieraugi savā templī krēslu, kas stāv telpas vidū, tu tur apsēdies un vienkārši baudi to, ko tu redzi sev apkārt. Un tu vēro telpu un tu ieraugi, kā vienas durvis pēkšņi sāk starot indigo zilā, nedaudz sudrabainā gaismā. Un šai gaismai seko 2 stāvi. Tas ir ērceņģelis Michael un Faith. Un viņi pienāk tev klāt, nostājas viens priekšā, viens aiz muguras, un viņu gaisma apņem tavu muguru un sirdi un mugurkaulu, un viņi dod tev drosmi un spēku, saraujot saiknes ar bailēm, spriedumu, vajāšanu, sodiem. Un tavā prātā, zemapziņā un apziņā un enerģētiskajā laukā lejuplādējas uzskats. Es esmu brīva no pagātnes, es esmu drošībā, kad es esmu redzama. Šī indigo zilā gaisma piepilda visu tavu ķermeni,
un abi eņģeļi nostājas tev blakus. Durvīs parādas spilgti balta, zeltaina gaisma, un tu zini, ka tie ir ērceņģeļi Gabriel un Hope. Viņi ar savu frekvenci un savu klātbūtni atver tavu balsi un tavu patieso izteiksmi. Viņi atkal nostājas tev viens priekšā, viens aiz muguras, uzliek savas rokas uz tava kakla, un tu jūti, kā caur tavu kaklu šī baltā, zeltainā gaisma sāk ieplūst tavā ķermenī un piepildīt to visu. Tavs kakla centrs kļūst atvērts, viegls, un vārdiem ir viegli plūst. Un tavā prātā, apziņā un zemapziņā un enerģētiskajā laukā leju plādējas sajūta un apzināšanās. Mana balss ir vērtīga. Es drīkstu runāt patiesi un brīvi. Tavs ķermenis ir piepildījies ar šo zeltaino mirdzumu, un eņģeļi nostājas blakus Maiklam un Faith. Tu paskaties durvju virzienā, un tur jau priekšā tu jau redzi rozā ar tādām zeltainām notīm gaismu, kurai seko ērceņģelis Džofiela un Kristīna. Tie ir eņģeļi, kas transformē ar savu klātbūtni un frekvenci tavu negatīvo paštēlu. Viņi palīdz tev ieraudzīt savu gaismu, skaistumu un vērtību. Viņi nostājas tev viens priekšā, viens aiz muguras, uzliek tavas rokas uz sirds centra, un caur tavu sirds centru šī rozā zeltainā gaisma sāk piepildīt tavu ķermeni. Un tevī tiek lejuplādēta informācija, uzskats. Es redzu savu skaistumu, es zinu savu vērtību, es esmu pietiekama. Tavs ķermenis ir piepildījies ar šo rozīgo gaismu, un ērceņģelis Džofiela un Kristīna nostājas blakus pārējiem eņģeļiem. Tagad istaba jau piepilda tāda silti rozā gaisma, un tu redzi, kā istabā ienāk ērceņģelis Čēmjuel un Charity. Un viņi ar savu frekvenci piepilda sirdi ar sevis mīlestību, pieņemšanu un līdzjutību, sapratni. Un viņi nostājas tev priekšā un aiz muguras, atkal uzliek savas rokas tev sirds rajonā, un šī silti maigi rozā gaisma piepilda tavu ķermeni, dziedinot bailes no noraidījuma. Piepildot ar sevis mīlestību, sapratni un pieņemšanu. Un tavā prātā, zemapziņā un apziņā un fiziskajā ķermenī un emocionālajā un visos pārējos ķermeņos tiek ierakstīta un lejuplādēta apziņa. Es esmu mīlēta un pieņemta un gana laba tieši tāda, kāda es esmu. Tavs ķermenis tiek piepildīts ar šo rozā enerģiju, un ērceņģelis Čēmjuel un Charity nostājas blakus pārējiem eņģeļiem. Un tikmēr tu redzi, ka durvju aili jau piepilda zeltaina gaisma ar tādu oranžu, tā kā centru, oranžīgi sarkanu. Un tu zini, ka tie ir ērceņģelis Juriel un Ariel. Un viņi ir tie, kas ar savu frekvenci ienes mieru un uzticēšanos tavam aicinājumam, kas ļauj tev ticēt, ka ar savu aicinājumu tu vari dzīvot pārticībā un
Viņi nostājas tev viens priekšā, viens aiz muguras, uzliek savas rokas tev uz pleciem, un caur taviem pleciem tevī ienāk šī zeltainā gaisma, kas ar savu frekvenci tev dziedina tavas pieredzes un ienes tevī apziņu, ka tava gaisma kalpo augstākam mērķim, un tu drīksti arī piedzīvot savā fiziskajā pasaulē pārticību, pateicoties šim mērķim. Un tu jūti, kā tavā prātā un apziņā un zemapziņā tiek ierakstīta šī apziņa, šī zināšana. Mana redzamība ir mana kalpošana. Es drīkstu būt pārtikusi, kalpojot savam augstākajam mērķim. Es uzticos sev. Tas ķermenis ir piepildījies ar šo zeltaini oranžīgo gaismu. Ērceņģeļi Juriela un Ariela nostājas blakus pārējiem eņģeļiem. Tu redzi, kā durvju aili tagad izstaro pērļu balta, tāda rozīgi violetīgu mirdzumu gaisma. Un durvju ailē parādās ērceņģelis Haniel un Joy. Un viņi ar savu frekvenci atmodina sievišķību, sievišķīgo magnētismu, vieglumu un prieku un vienkārši dzīves baudīšanu. Tu viņu klātbūtnē jūties gracioza un brīva un droša būt. Viņi nostājas viens tev priekšā, viens aiz muguras, uzliek savas rokas tev uz gurniem, un caur šejieni tavs ķermenis sāk piepildīties ar šo pērļu balto violetīgo gaismu. Un šī frekvence palīdz tev būt graciozai, jautrai un baudpilnai tad, kad tu esi redzama un ne tikai. Un tavā būtībā lejuplādējas apziņa, tavā prātā, tavā zemapziņā, visos tavos ķermeņos, fiziskajā un smalkajos, tavā aurā, enerģētiskajā laukā lejuplādējas uzskats un sajūta. Es spīdu ar maigumu, un es esmu drošībā, kad es esmu redzama. Un kad es esmu redzama, I have fun. Tu jūti, kā šī pērļu baltā gaisma ar violetaino mirdzumu piepilda tavu ķermeni, un ērceņģelis Haniel un Joy nostājas blakus pārējiem eņģeļiem. Viņi visi tagad stāv apliep tevi, viņu gaismas saplūst harmoniskā enerģijas laukā tev apkārt. Tu vari just, kā šī telpa vibrē, kā tavs ķermenis vibrē ar drošību, pārliecību, vieglumu, vērtības apziņu. Tu gribi būt redzama. Tu ne tikai ļauj sev būt redzamai, tu gribi būt redzama. Un kamēr tu esi šajā vibrācijā, šajā augstajā vibrācijā, tu pasaki skaļi. Es ļauju sev būt redzamai. Mana balss ir brīva un dziedinoša. Es esmu vērtība, es dalos ar savu vērtību pasaulē. Es spīdu ar pārliecību un maigumu. Es uzticos savai gaismai. Es esmu unikāla un vajadzīga pasaulē. Šis viss ierakstās tevī dziļi pašos pamatos, pašā kodoliņā. Un tā tagad ir daļa no tevis. Un tu pasaki eņģeļiem paldies par viņu palīdzību.
Tu esi pateicīga par to, ka tu esi šeit un veic šo meditāciju. Ārceņģeļi pamet telpu, un tev ir laiks atgriezties atpakaļ šeit un tagad. Tu sajūti sev ķermeni, sajūti savas plaukstas, kājas, muguru. Un es tagad skaitīšu no 5 līdz 1. Un, kad es nosaukšu 1, tu būsi šeit un tagad moža un spirgta. Tāpēc 5, 4, 3, 2, 1. Tu atver acis. Pasaki sev: es esmu redzama, es sev uzticos, es esmu brīva, es ļaujos.